Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Cik bija pārtraukums, kad atsāja braukt, kad turpināja? Mēnesis un nedēļa. Jā. Tad ņēma jau rungu vai? Nē, es salaboju šito pašu. Sataisīju, zinu, bija jau tā vaigā neuzticība. Nē. Domāju, jābrauc un dievs. Nav ko. Nu jā, tad es 9. augusta rītā iekāpu vilcienā uz Daugavpilu. Šoreiz arī tikpat daudz manas līdzi? Nē, šoreiz vispār bija tā, ka šoreiz bija pilnīgi normāls mantu daudzums. Nu tā, ka tik daudz arī es varēju izbraukt pilnīgi visu braucienu. Es saku, nav jau jēgas man tā. Paņem lieku svaru un visu. Es pat šoreiz telpu nepaņēmu līdz, man bija tikai buļamais. Es domāju, gan jau. Un tad sanāca tā, ka tajā pirmajā dienā es aizbraucu no Daugavpils Krāslavu, Dagda Reizekne. Tur no Rīgas uz Daugavpilu vilcienu? Jā. Un cikos bija Daugavpili? 7:12 es izbraucu no Rīgas, 11. bija Daugavpilī. Visi tad nogulēja. Tā pamosties vēl aizkrautā, guļam tālāk. Un līdz Daugavpils. Tas tieši bija pēc vētras. Bija tā lielā vētra bijusi Daugavpilī. Skats diezgan iespējīgs. Koki tādi, ko viens cilvēks nevar apķert, un viņš nevis ar saknēm izgāsts, viņš ir nolausts. Skatīgi. Jā, un tu brauc, un tā līdz pat Krāslavai skaties, kur ir gājis kaut kādu brāzlu pāri, tur mežā krustā koki izgāst. Līdz Krāslavai, zinu, kā ceļš jau atkal bija zināms. Tā. Man kā bija atgriezties tajā vietā, kur beidzās. Nu, zinu kā, es neesmu mainticīgs, bet bija tā sajūta tāda, ka moši nevajag Krāslavā stāties, ka jābrauc cauri. Bet nē, tas tā. Bija jau tas, ka tu brauc un ceļ uz ziņu un vajag ātri gāja uz priekšu. Un tā sajūta, kad ir atkal pirmā diena, jau vai, jā, viss notiek. Un es aizbraucu līdz Krāslavai, un tad sākās tas nezināmais ceļa posms. Tā baigā tā cerība, ka būs tikai būs Latgala, būs kalni, būs ezeri, būs meži. Un bišķi aplauzās. Tāpēc, ka, jā, ezeri jau tu kartē pasties, tur viens pēc otra, bet ceļš jau vajag mans, kur iet pie pašiem ezeriem. Klāsni tie. Jā. Privāti īpaši. Tur jau tā lieta. Bet interesanti. Tu brauc un skaties, kā mainās valoda pa Latviju. Un sākās šitais te uz augšu, uz leju. Un tad gan, manuprāt, tajā dienā arī bija divi tādi kalni uz vakaru pusi netālu pirms Reizeknes, kad pasties, nebūs kāpiem nost un stumjamies augšā, divreiz stumos augšā, jo es domāju, gan jau varētu uzbraukt. Tā padomā, nu labi, uzbraukšu. Un pēc tam spēka nebūs. Tā kaut kā aizbrauc līdz Reizeknē, kur bija sarunāts māsas vietai darbā palikt. Cik tas tur sanāk kilometri? No Daugavpils sanāca 130 laikā. Tas idejas. Jā, tā arī bija, jo man tā doma jau bija pēc tam, tā kā es biju mazliet pamainījis to maršrutu, jo es secināju, ka gar pašu robežu es negribu braukt, tur ir tikai grantētie celiņi, un, zinu, kartē viņš iezīmēts normāli, bet man jau bija pieredze ar to, ka bija starp ezeri un auci. Kartē iezīmēts normāls ceļš, realitātē ceļš ir, pirmkārt, viņš ir sūdīgs, otrkārt, satiksmi tur nav nekāda. Es domāju, ko es iepūšos kaut kur, Zilupē. Vienam pašam. Ja brauk divatā, tad savādāk. Vienam pašam brauk 2 dienas pa grāntētiem ceļiem, kur vispār nav nekāda nojausma, kas tur ir. Tur jau tā lieta. Sanāca, ka
bišķi pārtaisīju, lai sanāk braukt pa Graņķinēm. Nesanāk braukt pa Graņķinēm. Un jā, es aizbraucu līdz Rēzeknei. Tur arī bija interesanti. Zvanu masas ir un es tā, jā, mēs vēlreiz sarunājām tā. Nu labi, ok, es kaut ko dalīt iztukošu. Bet brīžinām, jā, tu varēsi palikt ofisā. Tev tur būs piepūšamais matracs, sēgums pilnē. Ideāli, ko vairāk vajag, bet citais neko jau. Aizbrauc, tur ir piepūšamais matracs, pilnīgi jauns. Tur sēgas pilnēts, tikko vēl iepakojamos. Es jau smējos izkomandējis savus darbiniekus, lai visi sagādā. Es diezgan agri izbraucu tālāk. Tad mans mērķis bija Alūksne, jā, no Rēzeknes uz Alūksni. Tur sanāca kaut kādi 150 kilometru laikā. It kā jau. Tā normāli, jā. It kā, jā, bet cim baigi jau pie tiem gabalēm bija tā pierast 150 kilometru. Jā, it kā. Nesanāk Kalniem. Sanāca, jā. Sanāca, bet zini tā, kas sanāk, tā ir laikam Latgales augstiena, kas ir pie Daugavpils. Jā, tur ap to galu Latgales augstiena, manuprāt. Un tur sanāk, viņi ir tādi, viņi varbūt nav tik gari tie kāpumi, bet viņi stāvi riktīgi, tur visu laiku saukšas leju. Jo tuvāk brauc Alūksnē, jo tie kāpumi sākās tādi lēzenāks viss ir. Viņš ir augsts. Viņš ir lēzens, gan uz augšu, gan uz leju, ja tā lēzena, ka tev nav tā, paskaties, tu arī tagad mīrumies. Bet, nu jā, par to tur bija baigi ok. Tā. Lēnām garā aizbraucām līdz Alūksnei. Bija forši Alūksnē sagaidīt paziņas. Kad pie tiem... Visos malas paziņas. Jā, tā arī bija, ka vienīgā vieta, kur es nakšņoju pie, tā kā, kur es maksāju par nakšņošanu, bija Ilūkste. Visur citur, vai caur darba kolēģiem, vai caur draugiem, vai caur radiem. Tā ka par to tur nebija īpaši jāsatraucās. Jā, un tad jau līdz Alūksnei. Pēc tam nākamā diena bija Valka. Sanāca visu dienu braukt pa Igauniju. Nu kā, par to ceļu, ne? Un Igaunijā paika vai kaut kā veikalu. Tur arī bija tā, ka es jau visu iepirku Latvijā. Sanāca pa Igauniju kaut kādu 60 kilometru. Nebija baigi daudz. Jau visu dienu? Kādā? Visu dienu? Kāpēc visu dienu pa Igauniju? Nē, visu dienu īsti nesanāca. Sanāca no Alūksnes līdz Apei, tur pāris stundas. Un pēc tam vai stunda līdz Apei. Nu, kaut kas tāds. Nu, jebkurā gadījumā tā diena bija arī īsta. Tur bija 80 kilometri. Tas jau zina. Kas tad tas vairs ir? Pusdienas brauciens. Un, nu jā, pa to ceļu nav jau vajag daudz arī ko stāstīt. Man tur brauc un skaties visu laiku. Un kaut ko piebrauc, kaut ko paskaties. Bet, tas viss ir jāizbrauc pašam. Var jau, protams, rādīt bildes un tur teikt, tas ir tur un tur, bet šitajos braucienās jau vairāk tās emocijas. Nu, tu neparādīji. To tu nevari parādīt, to tu nevari pastāstīt. Nu, ko es teikšu, baigi labi, tur bija, tas bija tik forši. Tas, es nezinu, tas vienkārši ir jābrauc. Nu, tu brauc, skaties un to visu arī klaudi, pēc tam to pastāstīt. Nebija pēc tam nekāda nečakarējās vai atgadījuma nebija nekas? Nē, tehniski viss bija kārtībā un pilnīgi bez nekādiem krentiem. Tik daudz, cik jāminās un viss minies. Kas Igaunijā baigi patika, kā viņiem tā velo lietas viss ir attīstīts, jo šosei, pēc idejas samērā nomaļa šosei, bet tur ir veloceliņš. Viņš nav atdalīts no šosejas, bet tur ir zīmes, ka tur var tik un tik kilometri līdz turienei, tur ir norāda, tur braucot pa turieni, to var aizbraukt tur, jā, viss baigi tā kulturāli sataisīts. Aizbrauc līdz Valkai, un tur brauc pa Igaunijas pusi, viss baigi forši, tie brauc Latvijas pusē. Protams, tā muļķīgi teikt, bet liekas, ka es nonācu kaut
pašas pilsētas dēļ nevar salīdzināt. Igaunijas pusē visi ceļi līdzē, visi forši, visi sakārt. Iebrauc Latvijas pusē. Nu, tad palikt tur, panāk. Jā.